2018. gads. Silta, saulaina augusta diena. Elegantā kostīmā, smalkās augstupēžu kurpēs esmu darbā. Piedalos svarīgā valdes sēdē, kuru lemjam par svarīgām lietām. Lai gan labu laiku, jau katru rītu, es meklēju sev svarīgos argumentus, lai dotos uz šo darbu. Tos paliek arvien grūtāk atrast, un tomēr es joprojām esmu šeit un piedalos sarunās par svarīgo. Piezogas neizskaidrojama vēlme tūlīt pat sēsties mašīnā un doties mājās. Bet prāts apklusina, jo mēs taču šeit lemjam par svarīgo. Zvana telefons. Bēdz. Līdz ko beigsies svarīgā sapulce, atzvanīšu, jo kas gan var būt tik svarīgs. Tūlītējs otrais zvans, tas mūsu ģimenē ir kā signāls, ka tomēr kas svarīgs. Klausulas otrā galā izdzirdu bērnu izmisuma saucienu. Mam, brālim kāja vaļā, un viss asinīs, un viss klusums. Viņš noliek klausuli un vairs nepaceļ, jo šī brīža svarīgākais uzdevums desmitgadnieka dzīvē ir glābt brāļa dzīvību. Garākais ceļš manā dzīvē. Ceļš, kurā sekunde ir mūžības garumā. Ceļš, kurā patiesi svarīgais ir nepārprotams. Ceļš, kurā nepietiekamās informācijas un mana izmisuma dēļ ātrās palīdzības izsaukums tiek atzīmēts kā iespējams viltus un pārbaudāms bez steigas. Ceļš, kurā katra sekunde ir milzu vērtība un tiem, kas mājās, jātiek galā saviem spēkiem. Ceļš, kuru laikā blakus izbīlīs sastingušam 10-gadniekam 11-gadnieks, kurš tikko izgājis cauri stikla durvīm, ar neskaitāmiem ķermeņa griezumiem, īsi pirms samaņas zaudēšanas, pats visbīstamāk asiņojošo brūci aptin ar papīra trauku vielu un nostiprina ar parasto skoču. Pateicoties viņa drosmei un radošumam un vien nieka dažu milimetru laimīgai nobīdei no artērijas, mēs tikām galā ar milzu izbīli, neskaitāmām šuvēm, garu atlipšanas procesu un daudz vērtīgām atziņām visai dzīvei. Dzīve sastāv no mirkļiem, un katrs mirklis, neatkarīgi no tā, vai tas ir augstākais, saulainākais un priecīgākais, vai zemākais un skumjākais, ir vērtība, jo nākamais nav apsolīts. Un laime ir darbības vārds, kad paņem rokā otu, paņem krāsas un krāso katru mirkli sevis izvēlētās krāsās. Jā, reizēm izlīst melnā krāsa, reizēm izvēlies nepareizo krāsu, un arī tad ir iespējams otu izskalot, iemērkt zelta krāsā un apvilkt traipam zelta maliņu. Savu laiku, kad strādāju finanšu nozarē, pensiju sistēmā, par pamatu pensijas aprēķinam mēs ņēmām paredzamo mūža ilgumu. Lai arī neviens nav apsolījis un nevar apsolīt, un tomēr sievietei, kas nodzīvojas līdz maniem gadiem, statistiski tiek paredzēts nodzīvot līdz 81. Tie ir nieka 972 mēneši, pat nav 1000. Es šos mēnešus iedomājos kā tādas mazas, bezkrāsainas bumbiņas,
kas tiek iedotas mums pa vienai ar iespēju tās izkrāsot savās krāsās, vai palaist garām neizkrāsotas, gaidot iedvesmu vai kādu īpašu brīdi. 550 no man statistiski paredzētajām jau aizripojušas. Un vismaz 12 es neesmu izkrāsojusi, jo cīnījos ar to iekšējo sajūtu, ka daru kaut ko svarīgu, kas man pašai nebūtu nav svarīgs. Teju 50 es neesmu izkrāsojusi, jo atdevu milzīgai iekšējai cīņai ar vienu vienīgu domu. Būšu laimīga tikai tad, kad kļūšu par mammu. Un neskaitāmas citas esmu aizripinājusi tāpat vien ar atrunu šobrīd nav īstais laiks. Garais satraucošais māju ceļš vienā mirklī izgaismoja patiesi svarīgo un norāva to audeklu no mana iekšējā padomu devēja, no mana papagaļa būrīša, ar kuru es biju apsegusi. Un tai mirklī es sev apsolīju, vairs ne sekundi neatdošu cīņai pret sevi, pret savu iekšējo sajūtu. Es apsolīju tai sekot, un te nu es stāvu jūsu priekšā ar vēlmi iedrošināt, ieklausīties tai iekšējā sajūtā, kurai reizēm pat nav racionāla skaidrojuma. Un vienīgā atbilde uz prāta satraukto kāpēc, skan sirds atbilde vienkārši tāpēc. Un reizēm ar šo tik vienkāršo tāpēc pietiek, lai sekotu. Vienīgi, lai sekotu, ir vajadzīga drosme. Drosme, kas piemīt mums katrai, bet reizēm slēpjas ērtā iedomu drošībā. Manu drosmi atdzīvināja kāds īpašs skatiens. Tai aprīļa dienā es atrados kādā vērienīgā finanšu jomas seminārā Londonā, un uz skatuves kaut kur starp finanšu jomas aktualitātēm skanēja apgalvojums. Ik viens no jums var sarakstīt grāmatu, un ik viens var noskriet 10 kilometrus. Tam sekoja aicinājums pacelt roku tiem, kas tic un uzsvers uz tic, ka to varētu izdarīt. Man tai laikā bija 36, strādāju savā svarīgajā bankā un uz tuvējo piemājas veikalu devos ar auto, jo kopš bērnības biju sev piešķīrusi zīmogu, sports un es nav savienojami jēdzieni. Protams, ka es roku nepacēlu, jo nespēju iedomāties, par ko gan tāds finanšu sausiņš spētu sarakstīt grāmatu. Tad sekoja nākamais izaicinošais jautājums. Ja es jums dotu gadu, kurš tic, ka pēc gada to varētu izdarīt? Manas rokas palika turpat, drošajā vietā, jo kas gan var mainīties? Es taču gada laikā nekļūšu par rakstnieci un šo vārguli sportot nepiedabūšu. Man blakus sēdēja kāda kundzīte. Skaistiem, sirmiem matiem, baltās kediņās, pilnīgi noteikti tajā vecumā, kad statistiski laika bumbiņas vairs netiek solītas, un katra nākamā bumbiņa ir brīnums. Un viņa ar milzu pārliecību izslējusi savu roku, ja vien viņai kāds iedotu gadu. Viņa izdarītu jebko. Tai mirklī viņa ierauga mani. Viņas acīs jauna meitene, kur varētu paveikt visu, ko vēlas, bet kuras rokas ir drošajā vietā zem dibena. Viņa ieskatās man acīs un nočukst. You can. Tu vari. Tai mirklī es nespēju izdarīt neko citu, kā paņemt mazu, baltu lapiņu, uz kuras uzrakstīt. Pēc gada iznāk mana grāmata, un es esmu noskrējusi 10 kilometrus. Lai gan stāsts jau nebija par grāmatu un par kilometriem, bet gan par to, ka mūsos katrā mīt milzīgs potenciāls un tikpat daudz resursu to sasniegt. Es uzdevumu paņēmu burtiski. Pēc gada, pat nedēļu ātrāk,
Es braucu gar Nacionālo bibliotēku, savas pirmās grāmatas atklāšanu, un mašīnā pie atpakaļskatu spoguļa man karājās pusmaratona medaļa, kam vēlāk piepulcējās arī. Kam vēlāk piepulcējās arī maratons un pat 100 kilometri. Un nav citas patiesības, kā paveikt teju neiespējamo, kā noticēt un darīt. Un reizēm pat kaut uz īsu brīdi noticēt, tieši uz lēmumu pieņemšanas brīdi. Ja reiz mēs gadus 7 esam ticējušas Ziemassvētku vecītim, tad taču sev uz 5 sekundēm uz lēmumu pieņemšanu mēs arī varam noticēt. No kundzītes iedrošinājuma līdz satraucošajam māju ceļam gan pagāja vairāk nekā 2 gadi, līdz es aizvēru savas svarīgās darbvietas durvis uz neatgriešanos. Manam prātam nepietika ar vienīgo sirds argumentu vienkārši tāpēc. Tas pieprasīja drošību, pārliecību, gatavību. Viens satraucošais māju ceļš izgaismoja, ka tāda 100% drošība un pārliecība var arī nepienākt. Ceļā cīņā starp prātu un sirdi nav kādam jāuzvar un kādam jāzaudē. Vien jāatrod veids, kādā doties dzīvē atbalstošā tandēmā. Šie 2 gadi manam prātam deva laiku sagatavoties. Es krāju, jo nekas tā nenomierina satraukto prātu kā drošības pilvens gadījumam un ja nu nesanāk. Un katru brīvu brīdi es veltīju tam, lai apgūtu ko jaunu, jo nekas tā neiemidzina bailes, kā pašapziņas pieaugums caur jaunām spējām, prasmēm un zināšanām. Vai man bija bail? Bez šaubām. No drošas, paredzamas, ērtas vides mesties savā iedomu pasaulē, kur neviens negaida, kur neviens nesola, ka izdosies, kur ir tik daudz nesaprotamā un neparedzamā, un tomēr es devos. Jo biju ieskatījusies acīs savam iekšējam papagailim, un aizmirst to vairs nebija iespējams. Lai kā es centos tā būrīti atkal apklāt, es skaidri sajūtu. Kāpiens gaiziņā nepiepildīs sapni par Himalajiem. Samierināšanās ar kaut ko ērtu, drošu un paredzamu neapklusinās iekšējo sajūtu. Vieglāk ir apklusināt bailes. Un es atradu citu veidu, kā pielietot audeklu, ar ko iepriekš apklāju būrīti. Es tajā ietinu savas bailes. Atbildot uz visbiedējošāko jautājumu. Un kas ir sliktākais, kas var notikt, ja neizdosies? Un izrādījās, ka tajā mirklī, kad metos nezināmajā, man taču neviens neatņem manas spējas, prasmes un zināšanas, ko esmu ieguvusi līdz šim. Man apkārt ir tik daudz lielisku cilvēku un pieejams viņu atbalsts, ja vien uzdrošinos pajautāt. Un man ir milzīga vēlme katru man doto laika bumbiņu izkrāsot savās krāsās, nevis palaist garām, neizkrāsot. Diena, kad nomainīju savas smalkās augstspēžu kurpītes pret pārgājienu zābakiem, nebija vien uzvara pār manām bailēm. Tā bija atkal satikšanās ar mani pašu, ar Ronju, laupītāju meitu, ar sprogainajiem matiem no mana mīļākā bērnības stāsta, ko sarakstījusi Astrīda Lingrēna, ar Ronju, kas bija pazaudējusies, sekojot vien prāta ceļam, nemanot iztaisnojusi matus, uzstīvējusi kostīmiņu un sev nesvarīgās lietas padarījusi par svarīgām. Lai gan dziļi sirdī es vienmēr zināju,
ka manī mīt dabas bērns, klejotāja ar milzu interesi par cilvēkiem un sava ceļa gājēju. Roņas drosme bija tā, ko es atguvu kundzītes siltajā skatienā un 2 vārdos – you can. Jā, es varu. Es varu sekot savai iekšējai patiesībai, pat, ja prātam nav loģisku argumentu. Es varu rakstīt savas pasakas, ja mani neapmierina jau esošās, kur bagātība ir netikums, kur princis baltā zirgā atrisinās visas problēmas, kur 2 tēva dēli ir sliņķi un 3. muļķītis, un man tas jālasa saviem 3 dēliem. Es varu vest cilvēkus dabā, ja redzu, ka tas risina grūtības un piešķir tiem spārnus. Es varu ceļot viena, ja tas ir veids, kādā es atgriežos mājās vispiepildītākā savam vīram un dēliem. Un es varu stāvēt jūsu priekšā un no sirds zināt, kā arī jūs varat. Laiku pa laikam, caur dažiem spilgtiem dzīves brīžiem, es skaidri saprotu, ka eju pareizā virzienā. Dienā, kad saņemu karjeras atbalsta gada balvu par to, ka manas metodas izmanto skolās, lai mācītu bērniem par dzīvi, saņemot balvu sievietei līderei par to, ka caur pastakām arī var apgūt finanšu pratību, un pat saņemot ielūgumu pie prezidenta par to, ka iedvesmojam citas ģimenes būt aktīvām. Tāpat caur vairāk un mazāk sāpīgiem dzīves spērieniem es skaidri pamanu tos brīžus, kad kā Keiko no pasakas par Magnoliju tuvojos savai pēdējai asins lāsītei, nepasaudzējot sevi un aizmirstot apstāties. Apstāties un godīgi sev pajautāt, vai es esmu tur, kur es vēlos būt? Vai es esmu ar tiem, ar ko es vēlos būt? Vai es neesmu pagājusi sev garām? Un vai patiesība par mani vakar ir joprojām patiesība arī šodien? Vai varbūt jāmaina virziens? Šie ir tie grūtākie brīži, jo prāts neļauj mainīt virzienu, jo tik daudz pūļu ir ielikts, lai sasniegtu šo ērto, drošo un paredzamo sajūtu, lai pēkšņi atzītu, ka tā mani vairs nepiepilda. Lai gan sirds skaidri zina virzienu. Un nē, es neaicinu jūs tagad visus pamest savas ērtās, drošās un paredzamās pasaules un mesties nezināmajā. Es vien aicinu uz mazu atklātu sarunu katrai pašai ar sevi, noņemt to audeklu no būrīša un ieklausīties. Mēs mēdzam gaidīt kādu īpašu brīdi, kad sekots sirds virzienam, jo tagad vēl nē, tagad nav īstais laiks. Paies tas, pabeigšu to, pienāks laiks, tad gan. Tad būšu drosmīga, būšu laimīga, baudīšu dzīvi. Tikmēr laika bumbiņas ripo un dzīve notiek. Šajā izpildījumā tā mums ir tikai viena, ar visām augšām un lejām, ar visiem pagriezieniem un pieturām, ar visiem smiekliem un asarām. Tikmēr mālēta, kad zied dubļaini ceļa malā, viņai taču nav ienācis prātā gaidīt labākus laikus, lai ziedētu. Tā vienkārši zied.